klang. Ciemiņi sabraukuši. Labas rītas! Kling, ciemiņi sabraukuši. Kling, esam klāt. Uz lielo testa video. Tā. Kāds plāniņš ir? Brauksim garāžā vai stāvēsim tepat, tusēsim? Kurināsim grilu un tusēsim. Ņemšu kasti ralliem ārā. Nu, ko te padās droši vien kā kaut ko? Iepriekšējā, kur mēs safilmējām par to Volvo diagnostiku un vispārējā. Un bija tik laipni un atsūtīja šitā te mega aparātu man, kuru man notestēt. Un kāpēc es atbraucu? Tāpēc, ka man nav pilnīgi nekāds sajēgs no šitā aparāta. Tāpēc rekur vīrs, kurš ar to profesionāli nodarbojās, iedosim iztestēt šitā te aparātu, parādīt, kas, ko, kā viņš vispār jālieto. Man reāli būs pašam savu diagnostikas mašīna, un lai parādītu, kas tur vispār jādara ir un ko ar tādu vispār var redzēt. Un kas ir ar manu Volvīti? Nu, Volvīti viss ir kārtībā, tā kā nebūs jums tās rokas berzēšanas. Viss ir jokos. Šitās te joks nevar taisīt, kameras krīt un stikls šķīst. Jā, nu reku šitās te aparāts ir, mēģinās kaut ko te uzfilmēt. Starp citu arī viņa kanālā būs šis tas, tur apakšā links būs aprakstā. Nevar jau te bārstīties ar svešām reklāmām, šitā reklāma ir. Nu kāds ir tā mums teiks ar kopīgs pats, bet šitas King Blodens. Šitais te ir viens, un ties otrs ar tevi ir. Jā, otrs bišķi pēc tam, jo man tā kā divas atsevišķas video vajag ielikt par viņiem. Sākumā šito te, kaut ko tur safilmēs. Nu, tad pakojam vaļā, King Blodens. Jā, nu kaut kāda instrukcija tur arī ir. Te jau, nu jā. Kaut kāds vērķis. Vērķis mums ir kārtībā. Es nezinu, kas viņai tur ir rakstīts, ka jāstum iekšā. Ja jāvalk vai jāstum. Bet nekas cits, man liekas, te arī vairāk nebija. Te bija šitāds vadiņš. Nu, tas ir standartā, kas mums nāk līdz USB kabelis. Tātad, šito tīri lādē, cik es saprotu. Jā, tas ir lādēšana, bet lādēšanas bloks no 220 tev jāpērk atsevišķi, tu es viņu līdzi nedod. Nu, tātad pilnvērtīgā diagnostika. Viņš nāk ārā, es domāju, ka viņš... Tas ir pats spraudnis, vienkārši viņš jau ieliekās iekšā nofiksējās, jā. Tev planšete līdzi. Zinu, es nesaprotu, ko tad mašīnā bāž iekšā, taču mašīnā ar kaut kas šito vai šito? Mašīnā bāžam šito iekšā. Kāpēc viņš iekšā jāliek? Tas tev vienkārši, lai nepazūd. Viss saprot. Tad tur lādē, cik es saprotu. Es vakar īstenībā piemetu pie kompi, es domāju, nevar atbraukšu ar tukšu, bet ne, viņam kaut 92 proči bija, tāpēc... Tātad viņam ir gan lielais USB, gan tas Type C, kā jau visiem standartā mazā planšetīte, viss ir kārtībā. Kas te mums te ir līdzi viņam iedots? Tad viņam jābūt ir licenzētam. Tad, kas ir King Bloden? Tas ir launch apakšu uzņēmums. Tātad, reku mums ir licenze. Te ir iekšā pāraules kodi. Jā. To jau nevar rādīt, varbūt. Nu, tas tev vairs neko īpaši nespēlēt. Cita aparāta tu neievadīs. Jā, aktivācijas kods. Bet es tagad nezinu, ko daram. Ja mēs tev viņu aktivizējam, tev 2 gadi viņš strādās licenze. Jā. Nu, pēc tam viņam vajadzētu turpināt strādāt bez licences. Jā. Bet mēs pastīsimies, vai viņš arī demo versijā neiet. Tā. King Bloden S6 Smart Scan Tool. Jā, kā smuki slēdzās mums iekšā. Jā. Pastīsimies demo versijā. Jo, ja mēs ievadīsim visus kodus iekšā, viņš jau uzreiz aktivizējās un tev viņš darba kārtībā. Nu varbūt uzreiz man viņu nevajag darba kārtībā. Vai tu gribi šito te planšeti izmantot sev vai gribi to sev telefonu versijā? Ja šito atstās sev un to telefonu versiju kādam, nu arī tad pišķikam vari pārdot. Arī izlozēt, uztaisīt, izlozīt. Viss parakstās un nolaiko un izdarās un Tātad te jau standarta ir angļu valoda, franču valoda, itāļu, portugāļu, ķīniešu, ruskīs. Latviešu droši, ka nebūs. Latviešu nebūs un arī viņu nevajag. Latviešu tātad... Nu lietas kā tev varbūt pašam ērtāk, lai saprast. Angļu, mēs varam strādāt arī uz angļu valodu, jā, tad spiežam next. Viņš jau gribēs atjaunot. Viņš man sameklēja Wi-Fi tīklu. Tas sūdīgi redz, man liekas. Es tagad domāju, viņš gribēs atjaunoties uzreiz.
Tā, sistēma Wi-Fi. Nu, nezinu, tā, ja vajag, tad tik lietas varbūt iekšā, un tad es to mazāko vērtīti tur. Šito es paturēšu sev tīri. Jo. Kaut Ne, ko. jebkurā gadījumā viņš atceros, viņš jāizmanto, ir, piemēram, tā, ikdienā izmantot telefons tev vienmēr būs līdzi, jā, teiksim, ceļa palasē kļūdas. Nu, šis te jau kā servisam mazam, jā, es vienkārši, teiksim, domāju, vai, teiksim, tā, angļu valodu viņš izvēlās, viņš jau reiz grib internetu. Viņš grib uzreiz atjaunināties. Vieniem bija, ka varēja demo versiju Nu, šitam varbūt nav tādas opcijas. Ja nav, tad nav. Negribi, laišam vaļā. Paroles atkal tiek vadīts. Paroles tagad jāņem mans. Labi, es te uzmaukšu. Pīpauzi savadīsim, paroles aktivizēsim. Tā kā tiks klāt iekšā aktivizēsim. Kā jāuzēs iņķi, nu jau apgoja bišķi jau, jā. Nu, teiksim, tā var paspēlēties labi. Mums ir rekordu var ierakstīt arī, jā. Tikai pēc tam, kur tu viņu sameklēsi, kaut kur tajās tur datubāzēs būs. Reportu var atskaņot, jā. Teiksim, tā. DPF-ā var saglabāt, jā, tātad rekur tev DPF-ā var saglabāt visu. Nu, katrā ziņā speļmantiņa ļoti laba. Jā. Stops. Tātad viņš ieraksta faila numuru, tu vienkārši vari failu arī ierakstīt savējo kaut kādu tur Volvo, jā, savu nosaukumu, jā. Un ok, saglabā, viņš kaut kur tur saglabājās, pēc tam man apskatīties. Tā. Kas mums te atpakaļ izējam ārā data streami. Translēt, es nezinu, droši vien, ka translācija diagnostika, tātad mindtech, reports, kas mums te ir, online lokāls. Te jau kur ir saglabātie, ko mēs pieslēdzamies, katrs jau ir saglabājies. Te ir rokas režīms, nav rezultāti, jā, te jāievada, modeļi. Pa modeļiem arī var meklēt, jā, kaut kādām vecākām mašīnām pa modeli var. XC90 viņš meklēs viņš. Volvo neatrod. Coverage inquiry. Ko tad viņš Ko viņš tad piedāvā? Viņš piedāvā, te jau ir, Volvo ir. Jā, izvēlamies. Jā. Viņš ir telefonā, redzi, te viņš ir tik pa XC. XC90, nekur ir, jā. Gads 5. Jā, 5. gads sērš. Opā, ir. Aiziet, ja tā tad arī visu to un spiežam diagnozi. Un tad te prasa rokas režīmā ievadīt. Nu jā, tur jāvada Jāvada, teiksim, tādā veidā, jā. Nu labi, mēs tā baigi neaizrausāmies. jā, Bet katrā tā ziņā virpusē. diagnostika caur rokas režīmu, mindtech, tātad šīs te papildu funkcijas, kas tev vajadzīgas jānolādē, jā. Praktiski te jau var uzspiest tā viena spiediena, man liekas, ka visas lādēt. Oi, piemēram, ABS. Tā ABS tu ātri uzlādēsim, pastīsimies, kā tas darbojās mums. Open, jā. Tātad jau slēdzamies klāt. Tātad te nebūs viss, bet pamata servisa funkcijas tev nodošanā. Kļūdu kodu lasīšana, dzīvie dati, eļas dzēšanas, ABS, ātruma kārba. Jā, tātad šis te pa to naudu pietiekoši ērts un, viss kārtībā jau. Atkal pameklējam. Volvo communication ir, jā. Automātikas, uzliekam automātiku. Pastīsimies, ABS-am slēgsies klāt. Info, check.
Inter. Manuāli. XC90. Tā. Tev nav ABS-a. Nav šitam te interesanti. Nu, katrā ziņā te ir jāatjaunina, viss ir DPF, TPMs, inžektori, baterijas, EGRs, ja. Tad brake resets, steering lenči. Nu, tātad vienkārša diagnostika mums nodrošina. Nu, katrā ziņā spēļmantiņi ir jāapgūst. Nu jā. Spēlēties var, sabojāt, tu neko nevari, programmēt viņu nevari. Es tur nevaru kaut ko saprast, salikt, saspaidīt. Nē, neko tu slikti izdarīt nevari šeit. Viņš ir tikai informācijas tev iegūšanai. Jā. Tad data streamus, piemēram, paņemam. Jā. Arī data free, arī kodus lasīt. Nav kodu mums te nav, jā. Skatāmies rīt dati, jā, tātad datus mēs varam lasīt, 12 dati tev piedāvājās. Nu, tātad viss te mums te. Tātad servisa režīmu, es domāju, ka šitem te mēs varam tālāk nespēlēties. Reports, kas mums te, ties ir reporti, mums ir palikuši settingi, vajadz apskatīties kaut kur. Kas ir grozs, kas ir te, rekur tev reports, moja orderes, diagnostika, firmai, kontakta, favorites, settings, jā. Nu, tātad rekur, jā, ir metriskā sistēma, to savu akauntu, valodu var izņemt, tātad sistēmu, angļu valoda, jā. Glodien, visi kārtībā iegājām. Jā, profilu tu var izveidot savu tur adresi. Tā kā jā, šitās aparātiņš, kam patīk knibināties, Ruski, jā. Ir ģēla. Ir ģēla, jā. Katrā ziņā šeit varam spēlēties. Primārā diagnostika sanāk, jā. Nu, tagad jāstās, mums ir otrs, kurš būs updatējies. Jā, tad šāda te kombinācija. Jā. Šī ir Bloden, jā. Nekādas vainas. Smuks, jā, smuks maciņš, jā, tātad akā ķīnieci parūpējas par to, lai viss būtu skaisti un jauki. Ideāli, bardaču kā iekšā. Jā, telefons līdzi. Jā. Tātad šis te mums ir tāds pilnvērtīgs diagnostikas aparāts ar. Stutēsamies šitā te. Stutē kaut kā tev tur vajag stutēt. Man īstenībā man arī vajag traipudiņu nopirkt. Es jau te kaut ko izmantoju, nav jau slikti. Tā, gāzīsies viņš, negāzīsies. Tā, var kaut kur viņu smuki uzlikt. Labi, strādāsim. Mēs te baigie profiņi. Tā, spraužam iekšā. Nu, nav trāpīšanas. Nu, oi, vecums. Ir. Nu, te jau mums ir pilnvērtīga planšete. Nu, cik viņš colu varētu? Viņš nav liels, 5-6 colas. Jā, nu tātad te jau mums ir atkal OBD variants. Viņš pats automātiski meklē. Palaidīsim. Varbūt, lai tev akumulātoru nesēdina, jā. Tātad pirmais ir ātrais ar OBD. Tātad viņš meklē uzreiz protokolus, pa kādiem savienās, tad šasies numuru volviķa momentā nolasīja.
Atkal kļūdu nav. Complete, tātad 12 dzīvos datus var uzreiz. Tātad Volviķiem tev 12 dzīvos datus viņš piedāvā. Es nezinu, pārējām mašīnām droši kā vairāk. Jā. Tātad šeit mēs vairāk pat nekur labi varam uzspiest enter. Nu, tieši tas pats, kas tam mazajam, jā, uz telefonu. Viss praktiski tas pats, tikai tev jau ir savs ekrāns. Jā, tev nevajag telefonu. Šitaniem. Skan. Tātad šeit jau pa mašīnām ir pilnvērtīgāks Amerikāna, Eiropa, Āzija. Tad var paņemt Eiropu. Jā, sameklējam jau smuki, kur jau Volvo. Jā, connected. Bluetooth mums pieslēdzās. Tad automātiskais meklēšana. Valodas ir angļu, vācu, krievu, ķīniešu, protams, standartā. Tā kā var izmantot. Nekāda problēma nav. Tātad šeit jau mums iedod jau tātad šasijas numuru, modelis, ražošanas gads un dzinēja numuru. Tātad te informācija tev jau šitās iedod vairāk. Tātad pamat datu bāzi jau tev iedod uzreiz. Jā. Hilt report, tātad sistēmas scan, sistēmas selection, tu var izvēlēties pa jau rekur pa atsevišķi pa sistēmām jau, jā. Tātad tev vairāk, piemēram, tur mums ABS bija jāno, tātad pastamies, ko mums te ir uz ABS, modulu informācija, tātad ok, šis jau pilnvērtīgi, jā, tātad jau iedeva EQ, hardware, softu, viss jau ir. Kodus tam pašam ABS-am, jā, diagnostika kodi, tātad Excite page, tātad te mums nav, kāpēc viņš mums tā darījās, nezinu. ABS it kā. Tev varētu būt nevis zem ABS, zem kaut kā cita varētu būt ABS-niks. Tu jau paskatīsimies. Paņem automātisko sēršu. Tad sameklējam mašīnu. Te jau vieglāk man strādā, te jau kā launch darbojās jau, jā, bišķiņ, jā. Tāpēc kā tad te jau viss ir. Un ņemam uzreiz sistēmu skan. Uzreiz visu mašīnu viņš tūlīt noskanēs. Un parādīs tev visas blokas, kas tev ir aktīvi. Jā, tātad te jau viss viņš aidā. Es teikšu tā, lasa ļoti ātri. Strādā ļoti ātri, jā. Jā, tas ir 30% jau skandingi, subwooferis, nu. Viss, kas mums ir, kas ir aprīkots, tas mums ir aprīkots, kas nav, tad viņš parāda not, jā, tā bloka mums nav. Tādā ziņā tu uzreiz zini, cik tev bloku ir un kas tev strādā, kas nestrādā. Diesel engine, rear electric, power set, driver room, SRS, audio modulis, jā, klimata kontrole, telefonu moduli, klimati, antenas, kādi ir, passenger door. Diezgan daudz ātri nolasīja. Tā, ko viņš mums tagad tā. Es atkal ne tur atkal ātrumu uzspiedu. Pieradis es strādāt, redzēt, krievu valodu. Bet darbojās fiksi. Tad ejam uzreiz uz dzinēju. Tas jau mūs tad lasa jau pilnvērtīgi. Tad droši kāds tev gabals jāizgriež būs ārā, tad montāžas, tātad reports. Kas mums zem reporta ir? Te viņš vienkārši pārbauda, kas tev ir aprīkots. Tad diezgan smuki ir tātad skenē mašīnu, jā, un ieķeksē ar zaļo visi modeļi, kas tev bloki, jā, tad pārbaudījums šito funkciju. Man laučam bišķi savādāk ir, bet, nu, praktiski primāri darbojas tieši tāpatās. Tā kā šo te arī var paturēt īstenībā, būs divas to mašīnā braukā līdz, šito atstāja mājās, ka, teiksim, ērtāk, jā. Jā, nu, teiksim, uz planšetes ir ērtāk un vairāk to modeli. Nu, dzīv būs citas mašīnas jaunākas nopirkšana, gan jau noderēs, jā.
tā kā varbūt, subscriberī, lai nopērk. Varbūt, ka ķīnieši iedod kādu atlaižu kodu. Jā, links būs aprakstā, arī tur kaut kāds atlaides varbūt bija. kādu iedod kādu 10% atlaidi. Savā kanālā es pielikšu salīdzinājumā klāt, uzlikšu launchu lielo salīdzināšanā. Jā. Tātad te viņš nolasīja pa blokiem. Jā. Tātad zaļi ķeksīši mums ir zaļi. Jā, un te reku blokos ir sarkani, ir kļūdas iekšā. Uzspiežam Enter, cemu, un cemā mums jau ir kaut kādas 5 kļūdas parādījušās, tā izskatās. Tātad antena, signāls kaut kas tev no alternators, electric fault, kontrola moduļu ģeneratoram kaut kas bijis, tev nav aķis bijis nosēdies, nesi kaut ko startējis, ģenerators tā viss labi, viss normāli rādā, jā. Tātad uzreiz var apstīties, jā. Tātad reportu var uzspiest, aizējam atpakaļ, jā. Data stream atkal ir, pilnvērtīgi funkcija. Pat daudz aizskrēja. Tātad varam pa sistēmām atsevišķi, tātad, kur mums dzinējs bija, moduls, jā. Different diesel engine. Tātad moduļu informācija, tātad viss mums ir, lasam kodus, kodu pat zinēja mums nav, data streami, tātad, un šeit mums izskatās, var izvēlēties. Ok, un te jau mums ir vairāk, te bija tā jā 12, te jau mums ir redzēt, kondiška spiedienu jau redzam, jau 5 akselatoru, redzam, jā, gaisa daudzumu mērījumu, āra temperatūru, atmosfēras sensoru, bateriju redzam, un arī varam kombinācija. Tā, kas te mums te vēl ir? Rekord ierakstīts, report atskaitī mums. Un te mēs varam uzspiest vienkārši uz grafiku atkal. Ļoti labi arī grafiki, ja, tad uzspiežam. Viss reaģē. Ja. Tik daudz, ka mazā tātad zinējs, breakeri, piemēram, pat bremžu slēdzes, ja, on, off, ja, breka pedāls. Šitais ir šitais, jā, ka pat sajūga pedāli, ja, automāts nav sajūga, kluču pedāls, sensors, kūlanta temperatūra, dzinēja, ja, engine, vakumi, intake, mass airflow, raila presūra, tātad degvielas spiediens, ja, tātad smuki varam redzēt. Ja kāda sprauls, tad mums raustās, ja, tātad atkal, ja, lasa ļoti labi. Ja. Tātad šī te mums ir pilnvērtīgākā jau diagnostika. Es domāju, ka pilnīgi ierakstītu varam, visus atņemam. Tā kā jūs man sapratāt, jā? Pārāk gari šito te neļarkstēšu, bet aparāts labs ir, jā. Aparāts ir labs. Tā kā linki aprakstā, skatāties, iečikojiet, iesakām. Tieši tā. Un tā tālāk. Viss, davai, pietiks šoreiz, čau. Spēlēties. Spēlēties ar mantiņām, jau. Davai. Salīdzināšanai gribēju vēl šito pielikt. Īstenībā tas vispār ir forši. Atais, es turēšu, tu taisi visu filmēt, katram pa vienai rokai pieejams. Rekola salīdzināšanai vēl viens aparāts. Tas mums mazais ir uz telefona bāzes, tad Androids, jā. Tas mums arī ir Androids, ir vidēja planšeta mazais ekrāniņš, un te jau pilnvērtīgs X431 launch Pro 5. Tad es pirku no ķīniešiem, viņi man arī labi, tad, lai uz viņu reklāma, tad, lai arī iet, jo varbūt, ka man iedos launcham arī kādu atlaidi nākošajam iedos, jā. Tā kā īstenībā ķīnieši ir malači, jā. Tā apmēram darbojamies. Tā.